Runā par Melnavas koledžu, cik tad mācīties griboši ir audzēkņi jūsu skolā? Mūsu audzēkņi arī ir mācīties griboši, jo viņi jau paši izvēlās savu specialitāti, un tad nāk iesniedz dokumentus tur, kur viņiem patīk mācīties, ar ko viņi saista savu turpmāko dzīvi. Cik veiksmīgs jums ir bijis šis mācību gads, un vai viņš jau var teikt ir noslēdzies? Vēl jau nav noslēdzies, mums vēl pats svarīgākais ir priekšā. Jo mums vēl tagad, pat vēl tik beigsies pārbaudes darbi par vidusskolas kursu, tad 21. 22. jūnijā mums vēl būs kvalifikācijas eksāmeni, un tikai pašā līgo dienā, 23. mums 92 absolventi svinēs savu izlaidumu. Bet, ja runājam par veiksmi, tad tiešām veiksmīgs, jo ļoti liels absolventu skaits šogad mums ir. Un šī mācību gadā, pagājušā rudenī, mēs uzņēmām 4 mācību grupas, un visas veiksmīgi mācās, un salīdzinoši ar iepriekšējiem gadiem ir mazāks atskaitītu audzēkņu skaits. Acīm redzot tāpēc, ka audzēkņi ir vairāk motivēti, nopietnāki, un varbūt zināmā mērā piesaista arī Eiropas Savienības fonda mērķstipendijas. Tās gan tiek piešķirtas ļoti nopietni, izskatītas katru mēnesi, gan mācību rezultāti, gan arī mācību nodarbību apmeklējumi, bet katrā ziņā tas ir zināma motivācija, lai audzēkņi varētu mācīties. Vai visi audzēkņi var pretendēt uz šīm Eiropas stipendijām, un kāda varbūt ir jābūt tam zināšanu līmenim, lai viņš varētu iegūt šo naudiņu? Audzēkņiem pirmkārt ir jābūt pilnīgi sekmīgam, tas nozīmē visi vērtējumi ir 4 un augstāk. Un, protams, nedrīkst būt neattaisnotie mācību nodarbību kavējumi. Kā ir ar centralizētajiem eksāmeniem? Vai jūsu koledžā arī ir jākārto tāpat kā vidusskolas skolēniem, un cik tad viņiem ir jākārto vispār šie centralizētie eksāmeni? Mūsu izglītības iestāde dod gan vidējo izglītību, gan profesionālo izglītību. Un, lai būtu vidējā izglītība, tad ir obligāti jābūt nokārtoti 4 priekšmeti par vidusskolas kursu. No šiem 4 tikai 1 ir izvēles priekšmets, bet 3 ir obligātie. Un obligāti ir matemātika, pirmā svešvaloda un latviešu valoda. Izvēle īpaši liela nav, jo mums visi mācību priekšmeti ir pieskaņoti konkrētai specialitātei. Ja tā ir tehniskā specialitāte, piemēram, autotransports, tad tur jau paliek fizika pamatā jākārto. Vēl tur paliek izvēlē vēsture, bet tas arī viss. Izvēles iespējas ir pamazas. Ja tie ir grāmatveži, viņi izvēlas biznesa ekonomiskos pamatus, ko mēs tagad saucam ekonomika pēc jaunajiem standartiem. Arī vēsturi izvēlas daudz audzēkņi kārtot. Lauksaimniecības specialitātes audzēkņi tie savukārt izvēlas bioloģiju, dabas zinības, daļā arī vēsturi. Cik viegli varbūt skolēniem ir kārtot papildus vēl šos centralizētos eksāmenus, jo viņiem ir paralēli jāapgūst arī sava profesionālās šīs zinības, un tajās arī jākārto pārbaudījumi. Vai tad šajos centralizētajos eksāmenos varbūt no tā, ka tie sasniegumi ir tādi varbūt nedaudz zemāki? Nedaudz zemāki ir šie sasniegumi. Tas tā arī ir loģiski saprotams, jo uz profesionālām skolām nāk audzēkņi ne jau paši stiprākie paliek vidusskolā. Bet, tomēr audzēkņi gatavojas un kārto eksāmenus vispār labi, jo attieksme tāda nopietna. Jo tagad jau lielā mērā audzēkņi saprot ar to, ka tikai ar šo profesionālo izglītību ir par maz, ka jāturpina izglītība arī tālāk. Un, protams, lielā mērā to atbalsta arī vecāki, jo viņi ir ieinteresēti, lai viņu bērni pēc iespējas vairāk apgūtu un lai būtu tālākas iespējas mācīties. Kā ir, ja centralizēto eksāmenu rezultāts neapmierina? Vai skolēnam ir iespēja uzlabot vai pārkārtot? Jā, to var darīt. Pēc gada šo eksāmenu var pārkārtot. Bet pieredze rāda, ka pa to gadu, kad mācību priekšmets ir beidzies, tās zināšanas īpaši nepapildinās. Kā ir, vai vidusskolas skolēni arī izmanto šo iespēju uzlabot varbūt eksāmenu kādu rezultātu? Jā, atrodas pa kādām, jā, ir, bet nedaudz, pavisam nedaudz, jā.
Šogad, piemēram, viens skolēns bija. Kā bija šogad, vai skolēniem bija liels satraukums pirms eksāmeniem, un varbūt kādas tad šobrīd viņiem ir tās sajūtas, kad lielākoties viss jau aiz muguras un kad jau sākās izlaiduma laiks? Nu, jādomā, ka uztraukums parasti jau ir liels, bet laikam tas ir tā individuāli katram. Un tagad jau noteikti viņi var tā atviegloti nopūsties. Daži, kuri jau ir nokārtojuši visus savus izvēlētos centralizētos eksāmenus. Kā ir? Šobrīd izlaidums tad sanāk tā, ka netiek dots šis certifikāts, jo centralizēto eksāmeni rezultāti būs zināmi tikai jūlijā. Vai tas tā kā nemazina šo te izlaiduma gandarījumu un to, ka tomēr darbs ir padarīts aiz muguras, jo ir tāda zināma neziņa, kā tad būs? Es domāju, tas nav pirmais gads, kad tā notiek, un skolēni par to ir informēti, viņi ar to rēķinās, un viņi arī zina, ka tie rezultāti būs vēlāk. Cik varbūt kopumā šogad Kārsavas novadā ir šo te absolventu gan 9. klasē, gan 12. klasē? Kārsavas novadā ir 71 9. klašu absolvents, un Kārsavas vidusskolu beidz 21 skolēns. Vai tas ir daudz vai maz? Kā jūs vērtējat? Nu, atkal, ja salīdzina vēl ar iepriekšējiem gadiem, piemēram, kad es pati mācījos, bija 3 paralēlās klases vidusskolā. Tas bija laiciņi atpakaļ. Tad tagad, ja ir 2, tas jau ir daudz, bet pamatā tagad ir tikai pa vienai vidusskolas klasē. Kā tad ir ar tiem mazajiem skolnieciņiem, tad ar pirmklasnieciņiem, cik tad varbūt nākamajā mācību gadā viņi būs? Diemžēl statistika ir tāda bēdīga. Ja šajā gadā 1. klasi uzsāka 64 pirmklasnieki, tad uz nākamo gadu izskatās, ka būs tikai 37. Pagaidām tie, kas apzināti visi, 37. Tas ir gandrīz uz pusi mazāk. Ko tas nozīmē? Vai tad būs apvienotās šīs klases? Kā tas ietekmēs arī mācību procesu? Tas nozīmē, ka kā jau runājām, piemēram, tas skolu liktenis, lauku skolu liktenis, kā piemēram Aizgāršas pamatskolai. Un, šo situāciju kaut kādā veidā tomēr vajadzēs risināt, vai veidojot apvienotās klases, ja nepietiks skolēni, vai arī tā kā ir. Kā ir koledžas pārstāvjiem redzot šo situāciju, kad arī novadā, gan arī vispār Latgalē un Latvijā skolēnu skaits, viņš ar katru gadu samazinās, vai nav tādas bažas, ka, kas tad būs, kas arī nāks uz šo koledžu? Jā, protams, tas skars arī koledžu mūsējo, bet katrā ziņā mēs pretī liekam savu darbu. Mēs ļoti gatavojamies par to, lai mūsu skola būtu viena no labākajām, lai mūsu skolā būtu laba materiālā bāze, kas dod kvalitatīvu mācību priekšmetu apguvi, lai mums ir labi sagatavoti pedagoģiskie kadri un aicināsim, lai audzēkņi izvēlās tieši mūsu skolu. Kā no pieredzes pie jums, kas tad mācās? Vai tie ir vietējie no kaimiņu pilsētām, vai varbūt no visa Latvija ir pārstāvēta audzēkņu ziņā? Pamatā jau ir Latgales reģions pārstāvēts. Visvairāk Ludzas, Rēzeknes un Balvu bijušie rajoni, un tagad attiecīgi novadi. Bet pa kādam audzēknim ir no visas Latvijas. Vai nākamajā mācību gadā ir, paredzētas kaut kādi jauninājumi, izmaiņas? Varbūt piedāvāsiet audzēkņiem kādu programmu, ko līdz šim nemaz neesat piedāvājuši? Jā, ir par to domāts. Mēs šī mācību gadā ar 1. septembri varēsim uzņemt 5 audzēkņu grupas, vairāk nekā iepriekšējā gadā. Un mums ir arī tāda novitāte autotransporta izglītības programmā bez automehānikiem mācīt arī autoelektriķus. Jo šī specialitāte tiešām ir pieprasīta Latvijas darba tirgū, un mēs ceram, ka mēs varēsim arī veiksmīgi audzēkņus iemācīt šīs profesijas apguvi. Kad tad notiks šī uzņemšana jau jaunajiem audzēkņiem? Ar šodienu, 14. jūniju, sākas uzņemšana. Un šodien gaidām jau pirmos audzēkņus, kas nāks mācīties pie mums Malnavā. Līdz kuram tad būs šī uzņemšana, un kad jūs jau zināsiet, cik tad daudz jums būs šo skolēnu? Profesionālās vidusskolas nodaļā grupas
reflektantu iesniegto grupas mēs veidosim 30. jūlijā, bet koledžas un pētniecības studiju un pētniecības nodaļā tur uzņemšana turpināsies no 16. jūlija līdz pat 23. augustam. Kā ir varbūt pēc atvērto durvju dienas jau skatāties, cik tad varbūt jums būs liels konkurss uz vienu šo te vietu? Par konkursu tā grūti spriest, bet katrā ziņā informācijas dienas bija ļoti apmeklētas un priecēja tas, ka bija daudzi audzēkņi ar vecākiem. Un arī vecāki skatījās, interesējās, iztaujājās skolotājus, skatījās dienesta viesnīcu, kur viņu bērniem dzīvo. Tā attieksme tiešām ļoti nopietna. Un pēc tā spriežot, tad mēs domājam, ka mēs varētu arī visas 5 grupas nokomplektēt. Kā ir 12. klašu skolēniem, varbūt esat runājuši, vai viņi zina jau, kur mācīsies, vai varbūt paliks tepat, un varbūt koledžu piedāvājumu izmantos? Es domāju, ka lielākā daļa noteikti jau ir izlēmusi, kur viņi grib studēt. Un es domāju, ka 9. klases absolventu vidū arī ir tādi skolēni, kuri grib studēt un iestudēt Mānavas koledžā. Paldies, Saka, par šo raidījumu. Paldies arī jums, skatītāji, kad skatījāties. Palieciet kopā ar mums. Visu labu!